Čau visiem! Te vēlreiz par kombainu case kuļkurviem. Ko es vēl gribēju pateikt, kad arī man pārnākot no tradicionālas kulšanas kombainiem uz rotoru, arī diezgan daudz, kas nebija zināms. Svarīgākais jau tas, kad atstarp tradicionālajā variantā starp rotoru un kuļkuru tradicionālam kombainam tur beigās ir, piemēram, 6 mm, tad šitam kombainam tas vairs nav tik būtiski vispārībā, jo atstarp arī kviešos, piemēram, tie 20 mm vai 25 vai 17, tā ir tā, tas nav tik būtiski, jo viņš izkuļ tāpatām. Zemākais punkts ir rotoram uz 6, tur arī mēr to atsarp, bet tas atsarps lielums nav tik būtisks, kā varbūt citas lietas. Ko vēl gribēju pateikt par to, ka kuļkurvi es mainu viņus, dažreiz, kad mainās kultūras, dažreiz ir jāmaina, dažreiz nav, pēc to, kā es saprotu to graudu plūsmu. Un visvairāk jau mainu tos pirmos divus, pirmo, otro kuļkurvu. Tad arī dažreiz ir jāmaina, piemēram, kviešos ir tā, ka dažreiz atkarībā no to, kāds ir mitrums, vai arī no to, kādā gatavības pakāpē ir kvieši. Ja viņi ir, nav tik gatavi, tad pirmais jāliek ir smalkais, jo, ja ne, tad vārpiet cauri. Daudz iet uz pārkūlēju pēc tam, tā, ka dažādas situācijas, tie varianti, kāpēc, ko dara arī ar tiem kuļkuriem, bet šeit tas ir, kā jau es teicu vienā video, ka 5 minūšu jautājums, tur vienu kuļkuru nomainīt vai divus viņus nomainīt, tas ir ļoti viegli, tā kā, galvenais ir saprast, ko un kāpēc dara, kurā brīdī, kurš labāk ir jāliek. Ir pat bijis tā, ka es kuļu, saprotu, ka nav ritīgi, un es zvanu sievai, lai atved man uz laukā tādu un tādu to kuļkuru, un es fiksam nomainu un mauc tālāk, tā.